Nu, ko biedri 2013. gada 13. jūnijas. Ašie, tātad Ernests un es esam ieradušies Ventspilī. Pie Ventspils lielākās govs. Govs ir baismīgi liela, ja? Nu, ko, mēs 3 dienas startēsim Latvijas jaunatnes olimpiādē. Šodien ir vakarā atklāšana, rīt Ernestam 1500 un 3000. Medaļu nesolam, bet droši vien, ka būs personīgie rekordi un prieks par rezultātu, ja? Šīs dienas laikā mēs jums informēsim par to, kā mums iet, ko mēs darām. Būs arī apstīsim tādas, interesantākās vietas Ventspilī. Parādīsim jums un ar vienādu sagot stāstīsim par notikumiem Latvijas jaunatnes olimpiādā. Sandrai ir uzdots rīkojums stāties pāstavoņiem. Bet tā kā mēs esam 2, tad mēs stāstīsimies haļavā. Jā, mēs sadalīsim pa orgāniem. Jā. Labvakar, Ventspils viesi no visas Latvijas. Šovakar mēs pulcējamies Latvijas jauniešu lielākajos sporta svētkos. Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē 2013. Šajās sacensībās uzliksies noteikti neviena zvaigzne, tiks sasniegti rekordi. Protams, tiks piedzīvots arī kāds rūgts zaudējums, taču tam visam pāri sportisks azarts. Amatas novada pašvaldībā. Sveicam Amatas novadu, kuri pirmo reizi piedalās Latvijas jaunatnes olimpiādē. No Amatas novada. Olimpiskajā stadionā. Piedalīsies 2500 dalībnieku no visas Latvijas. Tiks sadalīti 236 medaļu komplekti, komandu un individuālajās sacensībās. Ceturtās vietas ieguvējs. Aivars Lēnānis 2013. Tu esi skaists.